Nu čau, sveiciens augustā, es esmu Renāte, jeb Sigīga Nics, un domāju, ka, jau zinat, ja mēs šeit tiekamies mēneša 1. datumā, tad šis ir video par Singing Sock Together 2026. Un, kā vienmēr, iesāku ar nelielu tādu paskaidrojumu, kas tas šis ir. Šī ir zeķu kopadīšana visu gadu garumā. Un katru mēnesi izsludinu jaunu tēmu, par kuru tad arī gan es, gan citi adām zeķus. Un dalāmies ar tām Instagramā, tā kā ļoti aicinu tiešām padalīties ar savu veikumu, kas ir sanācis, un izmantot mirkļbirku. Tā ir arī lejā. Tā kā var nokopēt lejā informācijas kastītē zem videoklipa. Kā arī šogad veidoju, principā varētu teikt, veidoju e-grāmatu, kurā gada beigās būs 12 dažādi zeķu apraksti, kas ir arī balstīti šajās tēmās, un e-grāmata ir pieejama Ravelī, ja jūs tas interesē. Bet šajos ikmēnešu video mēs ne tikai atskatāmies uz to, kā tad ir gājis iepriekšējā mēnesī, bet arī apskatām jauno zeķu dizainu un aprunājamies nedaudz par jauno tēmu. Un kā minēju par atskatu, man patīk iesākt katru video ar nelielu fotogaleriju, ar to, ko citi ir uzadījuši iepriekšējā mēnesī. Un iepriekšējais mēnesis bija jūlijas, un jūlija tēma bija ūdensceļi. Tā kā es tagad ielieku fotogaleriju, jums papriecāties, arī man papriecāties, jo man vienmēr ļoti forši iziet cauri Instagramam un apskatīties, kas tur ir, kas nav, un pēc tam arī ielikt video visas fotogrāfijas, tā kā tas ir arī tāds ļoti jauks mirklis man. Un tad tiekamies pēc neilga mirklīša. Nu, lūk, tas ir sādīts iepriekšējā mēnesī. Jūlija mēnesis, ūdensceļi, man šķiet, ka ir sanācis ļoti forši. Redzēju arī daudzas no jūlija zeķēm dzīvē, un redzēju, kā adītāji ada arī mana jūlija zeķu dizainu, kas vienmēr ļoti forši un patīkami. Bet ir augusts, un ir laiks parunāt par augusta tēmu. Tad, kad es jau pagājušā gada, man šķiet, ka septembrī liku kopā šī gada tēmu kalendāru un kādas tehnikas es gribētu izmantot tā. Un tad es mēģināju saprast, ar ko man asociējās augusts un kādas varbūt ir tradīcijas Latvijā augustā un par ko tad ir šis mēnesis un nedaudz atskatoties uz tādām latviešu tradīcijām. Pirmais, kas man ienāca prātā, bija maize un raža, un jo man šķiet, ka augusts tiešām ir tāds diezgan darbīgs mēnesis, un jo viss nobriest, un viss ir tādā pilnbriedā, un tad sākas ražu novākšana un sagatavošana vēlākai izmantošanai, un jā. Un tad
principā, jā, augusta zeķis ir iedvesmots no ražas, un no maizes patiesībā arī, jo tā pirmā manā asociācija bija maize. Ja mums šķiet, ka mēs ar mūsu tradicionālo tumšo maizi esam diezgan slaveni pasaulē. Un jā, šīs ir augusta zeķes. Tās arī nosaucu par ražu zeķēm. Savukārt augusta tēma ir pārpilnība. Jo mēs šķiet, jā, kad kā augustā tiešām, kad ka lauki un siltumnīcas un dārzi ir pilni ar visu, un cik tas ir forši un cik tas ir skaisti, jo es arī patiesībā vienu brīdi šovasar sev sapratu, ka mana mīļākā vieta vasarā ir nakts tirgus. Tā kā man šķiet, ka tas arī papildina šo ražas un pārpilnības tēmu. Bet jā, augusta ražas zeķes stāv šādi te. Man šķiet, ka var uzreiz redzēt, ka iedvesma ir nākusi no vārpām, no rudzu vārpām. Un šajā mēnesī kā pamatkrāsu izmantoju Regijas tvīdu 4-kārtīgo. Es patiesībā šo te dziju izmantoju arī februāra zeķēs, man šķiet, un tu man palika pāri, un tas varēju atkal arī šajās izmantot. Savukārt kontrastu krāsa šī te, tā ir Maruma Jārnas krāsotā zeķu dzija. Man bija 2 mini-4 patiesībā. Šādas te, tāds brūnais ar bēšiem, ar dzeltenīgiem krikumiņiem. Patiesībā es esmu ļoti priecīga, ka šogad, ka ir šie te zeķu dizaini katru mēnesi un kas koncentrējoši uz tādu mazāku dzīves apjomu izadīšanu, jo man reizēm problēma ar mini-4, kas ierauga, un viņas, man šķiet, ka viss tas sāls patiesībā pat ir tajā, ka viņa ir tik maziņa un tik mīlīga, un tad viņas sakrājās, un es ieraugu, Kristīne atkal ir kaut ko tik ļoti forši nokrāsojis un tik forši skaisti nopērk, un tad viņas krājas, tad savukārt šogad man šķiet, ka es būšu diezgan daudz šīs te mazās mini-4 izadījusi. Lūk, izstās pa gabalu šādi. Tātad jā, zeķis sāks ar valnīti, ar diezgan tādu īsu valnīti, jo man šķita, ka man gribās tomēr, ka fokusā ir šis te žakarda raksts, nevis valnītis, tamdēļ šeit viņš ir tādam tiešām mazam dekoratīvam nolūkam, es nezinu, vai tas kaut ko stipri turētu zeķis kājas. Un tad ir 2 krāsu žakarda raksts, šāds te, diezgan vienkāršs ar īsiem pārstaipiem, bet man šķiet, ka pietiekami efektīvs. Un tad mums ir pieaudzēšana, tāds papēžu paplatinājums, pieaudzēšana, kontrasta krāsas papēdis, valdziņu sādīšana, un tad šomēnes ir jauns purngals, kas ir šāds te apaļais purngals. Lūk. Man šķiet, ka ir sanākušas ļoti foršas. Atkal ir jauna tehnika. Ir šajā te e-grāmatā ir jauns purngals. Kā jau iepriekš uzminējis, man ļoti patīk katru mēnesi censties iedot kaut ko jaunu. Un, jo tad gada beigās šī tā e-grāmata ir tāda liela
zeķu adīšanas bibliotēka, kur ir dažādi papēdziņš, dažādi purngali, dažādi atkal vai žakarda raksti, vai tekstūras raksti, vai kas nu kurā mēnesī mums ir. Bet, jā, tātad šīs ir ražu zeķes. Augusta tēma ir pārpilnība, un tiešām aicinu jūs dalīties Instagramā. Aicinu jūs dalīties Instagramā ar to, ko esat uzadījuši katru mēnesi, jo ir forši paskatīties, un es domāju, ka arī citiem atverot pēc mirkļa, kas ir forši redzēt, ko te citi atdeva, un šķiet, ka tā ir tāda laba iedvesmas vieta. Man vienmēr patīk arī, uzraksta klāt pie bildes, kāpēc tieši šādas zeķes šai te tēmai, un kāds varbūt ir atkal tas interpretācijas vai kaut kāds atšķirīgais iedvesmas avots. Bet, jā, tā kā šodien mēs tā īsi, neko daudz man vairāk nav ko izstāstīt. Varu vēlreiz parādīt augusta ražas zeķes, un tad jau mēs tiksimies ar jums septembrī, un septembrī gaida kaut kas ļoti, ļoti interesants un foršs. Pati esmu ļoti priecīga par to, kas sanāca un kas jūs sagaida septembrī. Bet, jā, ražu zeķes, un lai jums forša adīšana, lai jums forša pēdējais vasaras mēnesis, lai izdodas gan atpūsties, gan pādīt, un tad jau tiekamies nākamnedēļ. Tā.